Korejietis Senmen Mūns apgalvoja, ka 15 gadu vecumā viņam parādījies Jēzus Kristus. Viņš puikam lūdzis turpināt viņa iesākto lietu. Vēlāk Mūns stāstīja, ka esot sazinājies arī ar Budu, Konfūciju un Muhamedu. Viņš samaisiešo dievību dogmas, piebēra klāt šamanisma, okultisma, jehoviešu mācības un austrumu kultu mistrojumu, un iznāca mūnisms. Viņa baznīca aktīvi piekopa spiritismu, sazināšanos ar gariem no mirušo pasaules. Mūns sev kautrīgi ierādīja jaunā mesijas lomu, pasludināja sevi par cilvēces patieso tēvu, bet savu kārtējo sievu par patieso māti. Lai nostiprinātu iespaidu, ka mūnisti propagandē tradicionālās ģimenes vērtības, viņš rīkoja masu laulības, ar kurām izmantoja pasaules slavu un iekļuva Ginesa rekordu grāmatā. Ģimenes uzņēmums 1960. gadā vienā piegājienā salauzāja 36 pārus, kas toreiz šķita daudz. Pēc 15 gadiem jau 1800, 1982. gadā 6000. Pēdējās masu kāzas Mūns sasauca 2009. gadā Seulas Olimpiskajā stadionā, kur ceremonijā piedalījās 40 000 cilvēku. Daudzi dalībnieki pirms šādām kāzām nebija pat pazīstami, bet paklausījās savā mesijas izvēlei. Visiem jaunlaulātajiem jābauda īpašs dzēriens, negluži Rīgas balzāms, bet arī tāds, kurā ir pārdesmit sastāvdaļu, to skaitā asinis un piens, kas simbolizē dzimtas attīrīšanos. Taču Mūna intereses sniedzās tālāk par kāzu mīlestību. Apvienošanās baznīca viņam ļāva iekrāt mantību. Talants parasti ir daudzpusīgs, un arī Mūns. Viņš bija sekmīgs biznesmenis un atstāja vairāku miljardu bagātības. Viņam piederēja kuģu būvētava Dienvidkorejā, autorūpnīca Kimčen-ira Ziemeļkorejā, Amerikā viņa biznesa bija saistīts ar zvejniecību un jūras produktu ieguvi, neizpalika rosība juvelieru izstrādājumu laukā Eiropā, zvērādu tirdzniecībā, nekustamā īpašuma tirgu un tā tālāk. Viņa rotaļlietu skaitā bija arī baleta trupas un futbola komandas, universitātes un viesnīcas. Viņam bija arī neliela mediju impērija. ASV pirms 30 gadiem viņš dibināja avīzes The Washington Times, pirms 12 gadiem nopirka lielo ziņu aģentūru UPI, United Press International, viņam piederēja ap 10 avīzēm vairākās valstīs. Bet viņš bija zināms arī ar to, ka iespējams kā pirmais korejiešu miljardieris veidoja pazīšanos ar pasaules līderiem. Viņš galu galā būvēja plānus, kā reorganizēt apvienoto nāciju organizāciju. Lai uzlabotu to, viņš pirms 6 gadiem izveidoja Federāciju par vispārējo mieru, kurā piedalās 100 000 augstu pasaules amatpersonu, un kurai ir novērotājas status ANO ekonomiskajā un sociālajā padomē. Par spīti tam, ka Mūns bija izbaudījis gan Ziemeļkorejas, gan ASV cietumu kameras, viņš draudzējās ar šo valstu galvām. Kim Čen-irs jubilejā Mūnam uzdāvināja ziedus un pulksteni Rolex, bet Bušs vecākais uzstājās kādā mūnistu goda maltītē. Ar viņu tikās Bills Klintons, Baraks Obama, Japānas premjers Yasuhiro Nakasone un PSRS prezidents Mihails Gorbačovs. Mūns mīlēja Koreju, rūpējās par tās attīstību, taču dzīvot gribēja okeāna citā krastā. Lai gan Mūns sprediķoja par laulībām un mīlestību, viņa daudzajiem bērniem bija dažādas mātes, un grūti pateikt, kurš darbības lauks viņam bija sekmīgāks - finansu impērijas būve vai savas baznīcas celšana. Abos gadījumos runa ir par daudzciparu skaitļiem. Mūna baznīca apgalvo, ka visā pasaulē te ir ap 3 miljoniem piekritēju. Sektas atkritēji uzskata šo skaitli par pārspīlētu, bet reliģiju pētnieki pie mūnistiem pieskaita ap 50 000 cilvēku. Tagad apvienošanās baznīcu oficiāli vadīs Mūna atraitne Han Hakdžaka, taču īsto varu sagrābuši viņa 3 dēli. Tēvs vēl nebija miris, kad viņi jau sāka plēsties savā starpā. Izskatās, ka bez Mūna viņa kustība agri vai vēlus sašķelsies, varbūt pat kādu dienu sabruks, jo viss mūnisms koncentrējās uz pašu mesiju. Bez viņa izcelsies ticības krīze. Jebkurā gadījumā Mūns vēl liks atcerēties sevi 2018. gadā, kad Dienvidkoreja uzņems Ziemas olimpiskās spēles viņam piederējušajā Jopkhjona kalna slēpošanas bāzē.